Nozīmīgs instruments demokrātiskas pārvaldības veicināšanā ir sabiedrības līdzdalība. Iedzīvotāji aktīvi iesaista dažādu jautājumu risināšanā, palīdz pieņemt kvalitatīvākus lēmumus, veidot kopienas nākotni un rast ilgtspējīgākus risinājumus. Sabiedrība tādā veidā būvē pati savu nākotni un iespējams arī rada tādus risinājumus, kuri patiešām ir vajadzīgi un atbilstoši, kas ļauj sabiedrībai pastāvēt tādā ilgtermiņā un saglabāt tādas ļoti labas kvalitātes. Kas vēl droši vien būtiski arī šī iesaiste un līdzdalība lielā mērā nosaka to, cik sabiedrība uzticēsies tiem, kas pieņem lēmumus. Iedzīvotāja aktīva līdzdalība iespējama dažādās jomās – savas vietas un kultūras attīstībā, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, dažādu projektu īstenošanā. Tiesa nereti ir arī jāpārvar dažādi šķēršļi, lai pārliecinātu cilvēkus iesaistīties šajos procesos. Mēs varbūt vēl neesam iemācījušies veidot tādas ilgtermiņa attiecības ar sabiedrību, un tā līdziesaiste notiek projektu kārtā, notiek tā kampaņu veidīgi, tad, kad tas ir vajadzīgs vai tad, kad to kāds cits ir noteicis. Bet mēs ceram, ka nākotnē šī situācija būs tāda, ka sabiedrības līdzdalība kļūs par tādu ļoti dabisku attīstības un lēmumu pieņemšanas procesa sastāvdaļu. Un tas, kas būtu pārvaldībai jānodrošina, ir šī atgriezeniskā saite un sajūta sabiedrībai, ka tam ir jēga, ka viņi piedalās, ka viņi tiek uzklausīti, ka viņi ne tikai tiek formāli iesaistīti, bet ka šeit viņu aktivitātei ir nozīme. Kā veiksmīgs piemērs vietējās kopienas piederības sajūtas stiprināšanā minams projekts Baltijas jūras reģiona kultūras pērle. Šo titulu 2024. gadā ieguva Rūjiena. Viens no projekta partneriem ir Vidzemes plānošanas reģions. Šis projekts ir ar mērķi, lai stiprinātu mazākus un vidēji mēroga pilsētas, dotu viņiem šo impulsu sociālās noturības jomā tieši ar kultūras procesiem, jo kultūra ir tā, kas var vienot kopienu, kultūra ir tā, kas var iedvesmot arī kopienu, un tieši ar kultūras aktivitātēm mēs varam cilvēkiem iedot impulsu būt vairāk aktīvākiem, iesaistīties vietējos procesos. Visa pagājušā gada garumā rūjienieši īstenoja daudzveidīgas aktivitātes, tādējādi stiprinot savu kopienu un veicinot dažādu sabiedrības grupu iepazīšanos. Viena no aktivitāšu plāna sastāvdaļām bija savest kopā seniorus ar jauniešiem, ko mums palīdzēja šo plānu realizēt biedrības Cendum, kas ir ļoti atpazīstama ar saviem demokrātijas dažādiem projektiem. Un tad kopā ar viņiem, piemēram, jaunieši varēja kopā ar senioriem gatavot ēst, piedalīties mēmējā šovā un vēl veidot dažādas citas aktivitātes. Un tas mērķis bija vienam otru iepazīt, saprast, ka intereses var būt kopīgas un caur šīm aktivitātēm arī nodot zināšanas viens otram. Lielu atsaucību guva rūjieniešu viktorīnas attiec savu kaimiņu. Notika ekspedīcijas, lai iepazītu pierobežā dzīvojošos un, kā spriež aktivitāšu rīkotāji, labi iesāktais noteikti jāturpina. Tas aktivitāšu plāns mums bija jārealizē gada laikā, bet ko mēs secinājuši, ka šie mērķi un uzdevumi bijuši tādi ļoti apjomīgi, ļoti lieli, un to gada laikā nevar izdarīt īstenībā, jo tas ir kā maza vieta, maz cilvēki, bet tāpat tie mērķi lieli ir. Un tāpēc mēs ceram, ka izveidosies tā draudzība un tas turpinājums arī nākamajā un aiznākamajā gadā. Tāpat sabiedrības iesaiste ir īpaši nozīmīga inovatīva pakalpojumu izstrādē, lai apzinātu lietotāju vajadzības, novērstu potenciālās problēmas, veicinātu motivāciju izmēģināt jaunās iespējas. Tas pierādījās strādājot ar projektu Transports pēc pieprasījuma, kas tika radīts, lai risinātu sabiedriskā transporta pieejamības problēmu laukos. Sākums par to uzrunāšanu bija tāds diezgan drūms, jo cilvēki jau gadiem bija pieraduši pie tā, ka viņi nekur ar sabiedrisko transportu nevar aizbraukt. Un viņiem bija ļoti liela neticība, bet tad ar cilvēku ir jārunā. Un tad, kad viņš tev sāk uzticēties, tad tas viss aiziet. Parasti tās bija tās nepieciešamās vietas, kur brauc cilvēks uz medicīnas iestādēm, arī uz pilsētu iepirkties, kur laukos nav pieejami jau sen šie autoveikali vai kāds savādāks lietas, vai arī satikties paši savā vietējā kultūras namā uz kādu pasākumu. Katrā ziņā tā nebija braukšana vienkārši tāpat. Projektam noslēdzoties, secinājums bija viennozīmīgs. Šāds pakalpojums iedzīvotājiem ir nepieciešams un šobrīd tiek meklēti risinājumi, lai to būtu iespējams turpināt.